ja nesanāk? Mēs esam Relga un Vēletnokam par vidusskolas trenējamies Vēletnokam Silumā, pie treneris Aleksandrs Nikolskas. Un šodien mums būs iespēja nevis tikai nofotografēties, kā sagaidot jūs no Londonas, bet arī nedaudz parunāt. Kādi pazīsti mūsu treneri? Es pat īstenībā neatceros, tāpēc, ka mēs esam vienu vecumu, un līdz ar to abi trenējamies sportskolā pie dažādiem treneriem, un līdz ar to mēs diezgan bieži sacensības, jauniešu sacensības mums laiku vecumu grupām. Kaut kā tā arī tur iepazinājāmies pēc tam vasarā moments kopā un tā, bet tur arī sāks uz Jūrmalu braukā, uz vecākiem, tur uz Bulduriem un arī trenējās spēlēt, kā volejbolisti jau nav tik daudz, tāpēc es tam viens ļoti pazīst. Kāds notiek tieši šajā sporta veidā, volejbolā, nevis hokejā, basketbolā vai tenisā? Bija, mums liekas, treneris bija atnācis uz skolu, mācījos kaut kādā 4. klasē un piedāvāja nākt uz treniņiem un tad visi kopā gāja. Visi draugi aizgājām, tur mēs sākumā gan futbolu, gan daudzumu spēlējām un tad volejbolu ļoti minimāli. Un tad kaut kā lēnām uz to volejbolu pārgājām un ļoti iekrīgās un es arī tur paliku. Vai ir bijuši kāds nopietnas traumas un doma pamest volejbolu? Pamest volejbolu vēl nav bijusi doma, bet traumas ir bijušas, man ir operēts labais plecs, man vairākas lec ārā plecs no locītavas un tad, pēc muguras traumas, podīšu traumas, tas jau visiem, bet tas plecs, tas tāds nopietnēs. Un kas ir tas dzinums, kas liek tiekties par kaut kādiem mērķiem? Es nezinu, grūti pateikt. Tu it kā kad mēs sākām to nodarboties, to plumos volejbolu, tas tālīt tāds liels sapnis, bet laika gaitā, kad tu sāc sapnis, ka tomēr nav, tas arī, ka tu vari sasniegt ļoti daudz, un tas arī to liek iet uz priekšu visu laiku, trenēties, un ja jau neticēt, ka tu kaut ko vari sasniegt, tad jau ir netrenēties. Man liekas tā tic. Kādi ir tagad tuvākajā mērķi, kurus vēlaties sasniegt? Cik tuvi? Nē, tuvāk es tā grūti pateikt, tagad mainās man jauns pārnieks, un tad gribās, lai veiksmīgi sezonu būtu. Tur pa pirmajā gadā noteikti kaut kādām medaļām, kaut kādos tur Eiropā, pasaulē, tur tas jau būtu tāds riktīgais sapnis, bet tas lielais mērķis ir tas Rio, un noteikti, kad, nezinu, vai tur medaļa, vismaz sešniekā. Rio sešniekā tas mērķis, ko mēs ejam, kad skatīsies tur, kā ies, varbūt kaut kā labāk, varbūt sliktāk. Kad tu beigtu savu sportistu karjeru, ar ko tu gribētu nodarboties? Varbūt tur nebūtu tāda viena lieta noteikti, kad es šādu un tad gribētu tur arī ar trenēt, jo mēs nodibinājām Mārtiņu Trēņu sporta klubu, un tad drīz būs tā kā, viena meistarklase jau bija, un tad noteikti tādu būs daudz, un tad, bet tas tikai tāds sākums, gribētos arī tā bērnus no maziem bērniem, mēģināt palīdzēt viņam par profesionāliem plumos volejbolus. Tas būtu tā kā viens, un tad papildus, es pat nezinu. Vai tu gribētu, lai tavu bērniem tavās bērnās? Es nezinu, viņam varbūt noteikti grūti uzreiz, tāpēc, ka visi gaidīs no viņiem kaut ko tādu, ko mēs izdarījām, un tas tiešām būs ļoti grūti, tas psiholoģiski arī bērniem. Bet es gribētu, lai viņi dara to, kas viņiem patīk, un ja jau patīk, tad jau tu sasniegsi savā jomā kaut ko, un galvenais, lai tev tā mērķiecīgi nav, ko tu dari, lai tā mērķiecīgi būtu. Kad pētnieks spēlēs tev, kā tu rīkojies no tā? Es jau īstenībā esmu pieredzi, jo kopš laikiem, kad es sāku ar Sašu spēlēt, kas jau bija kaut kādā 2004. gadā, tad
Tad visi spēlēja tikai uz mani. Jau tur 8 gadus spēlēja uz mani, tikai man jau liekas tas tāds pierasts, jo uz mani nespēlēja, es no laukuma, es vispār neesmu noguris. Tad liekas, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Satraukums jau ir, gan olimpiāda, gan svarīgās spēles ir, tad jau ir, bet kaut kā jau tā 5 punkti paiet, jo viņam 5 pāri. Vai tas tā bija pārsteigums, ka tu pagājušā sezonā apbalvoji par labāko aizsardzību? Tas teiksim, pārsteigums bija, jo līdz tam, kas ir bijuši labāk aizsargi pasaulē, viņi, teiksim tā, viņiem ir, vai viņi ir Eiropas čempioni, viņi ir kaut kā, viņi ir čempioni vai no Eiropā, vai pasaulē, vai olimpiādē, kaut kur. Tas, kad apbalvoja mums bija, teiksim, salīdzināt pārējiem, bija tikai bronzas medaļa. Un tad varbūt tāds pārsteigums bija, bet olimpiādas laikā jau tur jau treneris jau teica, ka jau kaut kas varētu būt, tāpēc, ka olimpiādē bija tas, tīri veikti bija statistikas spēlēs, un tad tur es pārliecināju, biju pirmajā vietā, un varbūt tas arī nostrādāja ļoti tādu lielu lomu par to, ka iedeva tieši mani. Citos gados nebūtu olimpiāda, tur noteikti es būtu iedevis varbūt kādam citam Eiropas spēlētājiem, jo daudz spēlē ļoti labi. Noslēgums, ka daudz sportisti saskars tādu visai pozitīvi lieta, kā zvaigžņu sadarbību, kā tev ir? Es nezinu, es domāju, ka nē. Tāpēc, kad kaut kā tie panākumi nāk, mēs arī daudz darām, lai viņi būtu, bet tomēr, ja pastāstā apkārt, piemēram, pastāst uz hokejistu, tad uz Ozolu pastāst, viņš 40 gados vēl piekļūt izlasē spēlē. Tas vēl nozīmē, ka tu salīdzināt to vēl esi nekas, ka tev ir daudz, ko tiekties. Un tādi piemēri daudz, piemēram, vakardien mēs trenējamies kopā Arturs Irbis, vai trenējās. Es teikšu, ka viņš trenējās, es domāju, es arī nevarētu notrenēties pēc vienas programmas tajā dienā ienākt to, ko viņš visu dara. Tā kā tur ir uz daudz, ko vēl tiekties. Es atceru, ka vēl daudz, kas ir priekšā. Ir bijušas daudz intervijas, īpaši pēdējā pusgada laikā. Un varbūt ir kāds jautājums, ko tu gribi, lai mēs tev pajautājam? Man liekas, ka jau tik daudz, kas ir prasīts, ka es kaut ko tā nevaru tā izcelt. Man liekas, ka es visu atbildēju jau un jau vairākām reizēm. Tad mēs tev novēlam sastrādāties ar savu jauno komandas biedru un sasniegt savus mērķus un pārstājās vēl vienu medaļu no nākamajām olimpiskajām spēlēm. Paldies, cerams, ka arī būs. Paldies! Par ko?